Jautājumi, ko mēs katra sev uzdodam. Un tās traģēdijas ir tevi arvien vairāk situšas, lai tu atmostos. Tieši otrādi, katram cilvēkam un katrai sievietei vajag vairākus daudzus mīļākos un mīļākās. Sarunas ar cilvēkiem, kuru viedokli gribam zināt. Teicis, par ko mēs runāsim, par vagīnām un par kādām citām vietām. Tu pats sev sarādi 4 cilvēkus, un ko sarunāties. Jāpalaiž vīrietis tādā garākā pavadā, lai viņš pats tā apstās, un tad viņš atnāk sapni. Es vēlos skūpstīt lūpas tavas, kur sākas dzīvība. Atklāsmes, uz ko spējīgi tikai drosmīgi cilvēki. Bet tev nepietrūkst tomēr atnākt mājās un ka tur tev kāds gaida? Es domāju, ka mīlestībai, lai cik tas dīvaini arī nebūtu, viņa nevar noticēt līdz galam nekad. Man bija 38. izmērs, bet es biju ar pelēko ādu, ar sliktiem matiem. Atklātākais sarunu šovs Latvijā. Starp mums runājot. Otrdien, tieši 9 vakarā. Tavā televīzijā STV 1.